Labdien! Šodien jums pastāstīšu, kā notiek attālinātu matricu reizināšana. Tātad pirmajā attēlā mēs varam redzēt jau piemērs, kā jau ir sareizināts divas matricas. Šeit ir A matrica, B matrica un C matrica tās rezultāts. Šeit ir redzams, kāda detalizētāk notiek tā sareizināšana, kā tiek iegūsts rezultāts. Tātad pirmajā A matricā ir sastāv no 3 rindām un 2 kolonnām. Un otra matrica B sastāv no 2 rindām un 4 kolonnām. Galvenais, kad sareizina matricu, ir tas, ka kolonu skaits vienai matricai jāsakrīt ar otru matricu rindu skaitu. Savādāk nav iespējams sareizināt. Tagad apskatīsim, kā tiek iegūtie rezultāti detalizētāk. Tātad tiek ņemts no pirmās A matricas, no pirmās rindas pirmais skaitlis, un no B matricas tiek ņemts no pirmās kolonas pirmais skaitlis. Te tiek sareizināti, tam klāt tiek pieskaitīts no pirmās rindas otrais skaitlis A matricai un B matricai otrais skaitlis no pirmās kolonas. Tas tiek pieskaitīts klāt no pirmām skaitlim, ko var te redzēt, kas ir 1 plus 2 5, kas ir 11. Tālāk tiek ņemts no pirmās matricas no otrās rindas pirmais skaitlis, kas ir 3, un atkal tiek sareizināts ar otrās matricas pirmā skaitli 1, un tā pēc tam tiek pieskaitīts šo divu reizinājums, un atkal tiek iegūts skaitlis. Un pēc tam tiek paņemts atkal no trešās rindas abi skaitļi, un atkal tiek attiecīgi katrs sareizināts no otras matricas un tiek iegūts pēdējais skaitlis. Tā mēs esam iegūduši pirmo kolonu. Un tā atkārtojas, lai pēc tam atkal ņems pirmo rindu, bet tagad ņems otro kolonu no otrās. Un tā atkal izies cauri katrai rindai un atkal pēc tam ņems nākošo kolonu. Un tā mēs beigās iegūsim no matricas no 3 rindām un 4 kolonām. Tagad apskatīsim otru attēlu, kur redzēt, kā tas ir kā tas attālināt vārds ir saprotams, vismaz manā skatījumā. Tātad šeit ir uzzīmēti viens tāds galvenais serveris, tas ir 0. un 4 papildus serveri. Galvenais serverī atrodas A un B matrica. Un šis serveris grib iegūt C matricu, bet viņš šajā serverī nenotiek reizināšana. Tā reizināšana notiek šajos 4 palīdz serveros. Tātad no šī servera uz pirmo serveru tiek aizsūtīts visa A matrica un B1 matrica, kas ir attēlot kā pirmā tā kolona B matrica. B2 ir attēlots kā otrā kolona B matrica un tā tālāk. Un katru šo palīgu serveru tiek aizsūtīt A matrica un attiecīgā B kolona. Tad šeit notiek tā sareizināšana un to 4 kolonu iegūšana. Nu, katrs, pieņemsim, šeit tiks iegūts šie pirmie skaitļi, šeit tiks iegūts šie skaitļi, šeit šie skaitļi un šeit šie skaitļi. Tad beigās viņas aizsūt visus kopā un šeit šis serveris vienkārši tos datus saliek, izveidot to C matricu. Tad paņem to pirmo kolonu, te iegūstam tādā veidā, mēs iegūstam C matricu. Tas arī viss.